reaģēja garāža. Sveiki visiem, mēs vēl projām esam garāža reaģē. Esam un būsim. Sāk jau palikt mēs. Un šodien mēs apskatīsim tādu grupu kā Incognito, lai gan man tāds šķiet dīvaini, ka liek Q burtu. Incognito. Q. Mums lasās savādāk. Jā, mums lasās savādāk. Īsā grupā Incognito ir izdevusi albumu Ceļojošais cirks, un es te bišķiņ tā negribēju blamēties, un baigi daudz tekstu tur. Un tā ir pašmāju hard rock apvienība. Pašmāja tas ir... Pašmāja, nu mūsu, nu latviešu. Aģīša? Nu, es nezinu, nav tik precīzi uzstīgs. Reizīt, ka grupa saglabā nemanīgi virzienu, dupinieciska dūri, dziesmu tekstos un ģitāru stīgās. Nu, tas pārki, bet, jā, teikt. Un tas ir viņa otrais studijas albums, Ceļojošais cirks saucās. Kura gada grupa? Vot tāda informācijas galva neatrada. Tie, kas grib noskaidrot, Google paskatīties, bet tas viņa otrais albums. Ko arī jūs prasījāt viņiem? Man šķiet, viņiem kaut kādi 10 gadi jau ir jau. Jo es redzēju, arī jau 19. gadā viņiem bija kaut kas. Un tik viņiem ir jauns albums, un vasarā viņiem arī bija tāda forša dziesma Uzkrāvis Rudzlaukā. Tā ir viņa? Jā. To es pa leķu dzirdu, jā. Un es te uzzināju tādu interesantu faktu, ka bezbēr šis albums esot veltīts viņu ģitāristam Kristupam Baģim, kurš augustā esot devies tālāk dzīvē. Un viņš ir uz Krāvis Rudzlaukā arī noslēdz. Bet uz Krāvis Rudzlaukā tas no tās grāmatas noteikti. Visdrīzāk, jā. Tur dziļāku domu. Tur bija kaut kas. Bet nu puiši veltījuši šito albumu savam bijušajam ģitāristam un balsīm, kas ir devies nākamajā saulē. Un tā interesanti, tāpēc paklausīsimies Ceļojošo cirku. Logo interesants, jā. Man patīkās. Cik es saprotu, to ir veidojis mākslīgais intelekts, tā es mans pašu puišu rakstu. Un tā, jā. Ceļojošais cirks. Nu, paklausīsimies dziesmu. Paklausāmies, jā. Jā, kas mums tur īsti ir? Uzreiz, Džeki, ķerās klāt. Visapkārt teltis, tur klauni dzīvo, un zvēri būros, un karoks plīv, un akrobāti, tur rāda trikus, un burvi strādā, un bungi strīp. Nu jā, Ceļojošais cirks. Albumu tituldziesma. Soliņš. Ātri māk, pirms viņas Kustināt. vai ne? Tas kādu rītu, tu skaties laukā, un sveši ļaudis, pa ielām klīs, un klauna maska, pie tavas gultas, un visu dienu iet uz līs. Aicinās sev līdz. Nomainīt oļkārtu. Viņš zemāk pagāja. Nu, izvelc soliņu. Varbūt pagāra bišķi soliņš. Tiešām pagara jau ir višķīgi no čet. Māršķina lapas. Jā. Tu skaties laukā, un sveši ļaudis, pa ielām klīst, un klauna maska, pie tavas gultas, un visu dienu iet uz līs. Ja bija kaut kāds cirks atbraucis, un tāda grupa uzstājas ārā pie tā cirka, tā tur, tās kalles,
Arēna. Jā, pareizi. Man uzreiz nāk prātā, amerikāņu filmās bieži tie cirka ar braukām. Jā. Un tur bieži vien viņi māc tos visādus skroplīšus. Tos putiņus visādas. Un tu esi mazais skropītis vai nē? Brauc līdzi viņiem vai nē? Jā. Tā ir maz līdzi. Jā, domā. Nē, ja jūs brauc uzliet to savu cirka arēnu telti, un tad tāda grupa iznāk ārā. Nu, dot, jā, tāds nav slikti. Jā, ideja. Tie ir jaudīgi. Jā, diezgan jaudīgi. Jāpaklausās vispārējais albums, jo mums tiešām garāža ēģē šis ir absolūts pirmatskaņojums. Mēs neviens to nebijām dzirdējuši. Izstāsta daudz sološi, man patīk covers, jā. Un ir interesanti paklausīties vispārējo albumu, ko es arī noteikti izdarīšu. Jā, es par radio biju dzirdējis to uz Kraujas Rudzelauka. Jā, sapcīt, jā, Inkognito uz Kraujas Rudzelauka arī ļoti forša dziesma. Un fonā visu laiku skan, es nezināju, nosaukums izrādās. Jā, mēs pieliksim beigās arī linku un, nu, kā vienmēr sakam, labāk redzēt dzīvē. Jā. Jo viens ir rakstīt, otrs ir spēlēt dzīvē. Jā. Un mēs esam grupa Garāža Rēģe. Mēs esam grupa, jā. Principā mēs esam grupa, mēs esam trīs. Grupējums. Agenskalna grupējums. Garāža Rēģe. Jā, abonē mūsu kanālu un Nepiesekosim. Atradīsim. Un piesekosim. Piesekosim jums.